Vēsturē nekad nav bijis sliktāks laiks būt Krievijas karavīram. Tas nav tikai tāpēc, ka katru mēnesi desmitiem tūkstoši no viņiem tiek nogalināti un ievainoti. Tas nav arī tikai tāpēc, ka viņu komandieri izturas pret viņiem kā pret lielgabalu gaļu, sūtot viņus pašnāniecīgās uzbrukuma misijās bez pienācīgas apmācības, uzticama aprīkojuma vai jebkādām bruņām, kas viņus pasargātu. Tas ir tāpēc, ka katra viņa dzīves sekunde ir nomoda murgs. Murgs, kurā bailes un nāve gaida aiz katra stūra, kur slēpti draudi var vienā mirklī atņemt dzīvību, un kur pat pašu karavīru sabiedrotie un komandieri var vērsties pret viņiem, spīdzinot vai pat nogalinot tos, kuri uzdrīkstas nepakļauties kādai pavēlei. Saskaroties ar tik daudziem draudiem, daudz no šiem karavīriem uzskata sevi par laimīgiem, ja vienkārši izdzīvo līdz dienas beigām, paliekot veseli. Tāpat kā viņu ukraiņu kolēģi, tūkstošiem no viņiem sapņo par dienu, kad karš būs beidzies, kad viņi varēs atgriezties mājās un atkal satikt savus draugus un ģimenes. Bet viņi zina, ka katra minūte, ko viņi pavada frontes līnijā, ir pilna ar briesmām, jo ienaidnieka droni, artilērija un uzbrukuma vienības nekad nav tālu. Saskaroties ar izvēli starp gandrīz drošu nāvi un iespēju nodzīvot vēl vienu dienu, arvien vairāk šo krievu karavīru pieņem drosmīgu lēmumu bēgt no frontes līnijām. Mihails Radžanovs bija viens no viņiem. Intervijā ar mēdījiem United 24 Radžanovs atzīst, ka pievienojās Krievijas armijai, lai izvairītos no cietumsoda. Tā nav nepazīstama situācija. Daudzi krievu vīrieši no nabadzīgām vai problemātiskām ģimenēm savās dzimtenēs var nonākt izdarot sīkus noziegumus, un kopš kara sākuma daudziem no arestētajiem tiek piedāvāta izvēle, vai nu pavadīt laiku aiz restēm, vai arī parakstīt līgumu un doties karot uz Ukrainu. Radžanovs, tāpat kā daudzi pirms viņa, tika kārdināts izvēlēties otro variantu. Viņam tika piedāvāts militārais līgums un apsolīts, ka viņš dienēs aizmugurē, rokot tranšējas, nevis tiks iemests frontes ugunīs, un viņš parakstīja līgumu. Viņam nebija ne jausmas, ka viņš ir ticis apmānīts. Viņš domāja, ka būs drošībā, tālu prom no frontes apšaudēm, pavadot dienas fiziskā darbā, kas varbūt ir nogurdinošs, bet vismaz neprasa likt uz spēles savu dzīvību. Sākumā viss tieši tā arī sākās. Ruģanovs tiešām tika norīkots rakt tranšējas un nocietinājumus, taču drīz vien viņam uzticēja arī papildus uzdevumus, daudz bīstamākus uzdevumus, piemēram, evakuēt ievainotos karavīrus vai vilkt ārā kritušos no priekšējām pozīcijām. Viņš ar šo darbu nodarbojās pusotru gadu, līdz pienāca daudz biedējošāks paziņojums. Tu dosies uzbrukumā! Šis nebija tas, uz ko Ruģanovs bija parakstījies, bet tagad vairs nebija atkāpšanās ceļa. Viņš un viņa partneris izgāja cauri tam, ko Ruģanovs raksturo kā absurdu apmācību. Steigā viņiem parādīja, kā lietot elektriskos skrējriteņus un civilās navigācijas lietotnes, lai plānotu savu uzbrukumu. Pēc tam viņiem parādīja vienkāršu fotogrāfiju ar sagrautu ēku pie Ukrainas ciema Petropavļivka, netālu no Kupjanskas Harkivas apdubavā, un pavēlēja nokļūt līdz šai ēkai un to aizstāvēt. Ruģanovs šo apvidu labi pazina. Viņš tur bija pavadījis laiku, izceļot daudzus savus kritušos biedrus, bijušos triecienvienības dalībniekus, kuri bija tikko spējuši pavirzīties uz priekšu 1 kilometru, pirms tika nogalināti. Ēka, uz kuru Ruģanovs un viņa partneris devās, atradās apmēram 7 km, jeb 4,5 jūdžu attālumā no viņiem. Viņiem nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai nonāktu pie acīmredzama secinājuma. Viņiem nebija nekādu izredzu sasniegt šo ēku, nemaz nerunājot par tās aizstāvēšanu. Tā bija pašnāvības misija. Ruģanovs, tāpat kā neskaitāmi citi krievu vīrieši pirms viņa, tika nosūtīts uz savu bojāeju. Līdzīgi stāsti atkārtojas simtiem jūdžu garajā frontes līnijā. Atkal un atkal Krievijas komandieri spītīgi turpina savu pilnīgi neilgtspējīgo gaļas mašīnas stratēģiju, sūtot simtiem un tūkstošiem vīru pret nocietinātajām Ukrainas pozīcijām. Zinot, ka gandrīz visi no viņiem tiks vai nu ievainoti, vai nogalināti. Tas viss izmisīgā mēģinājumā iegūt vēl dažus bezvērtīgus zemes gabalus. Tāpat arī, lai tie paši komandieri varētu ziņot savam prezidentam Vladimiram Putinam, ka karš norit veiksmīgi. Bet Radžanovs nebija gatavs kļūt tikai par vēl vienu statistikas vienību, vēl vienu vārdu arvien garākajā Krievijas zaudējumu sarakstā. Viņš un viņa partneris nolēma ņemt savu likteni savās rokās un bēgt. Viņiem gandrīz izdevās, taču tikai 7,5 jūdžu, jeb 12 km no Krievijas robežas, viņus notvēra čečenu grupā, kā ziņo Radžanovs. Viņi mūs piekāva un pēc tam nodeva militārajai policijai. Mūs turēja pagrabā un piekāva vēl vairākas reizes. Naktī ieradās kāds ar sagvārdu Volčāra un nosūtīja mani uz štābu Visoke, Luhanskas apgabalā. Tur viņi man jautāja, vai tu iesi uzbrukumā? Es paskaidroju, ka baidos un ka mana veselība ir ļoti slikta. Tad viņi mani nosūtīja pie cilvēka ar izsaukumu vārdu Čalaba un pavēlēja viņam ar mani veikt preventīvu sarunu. Tagad šīs preventīvās sarunas laikā Ruģanovs tika sasiets un 2 stundas spīdzināts ar elektrošokiem, līdz beidzot salūza un piekrita doties uzbrukumā.
Taču viņa murgs ar to nebeidzās. Kontrolpunktā citi Krievijas karavīri nolēma izspiest naudu no sava jaunā biedra. Viņi saprata, ka Rudjanovam noteikti ir sakrājusies ievērojama naudas summa bankas kartē, jo viņš tik ilgu laiku pavadījis militārajā dienestā, neiegūstot iespēju to iztērēt. Tāpēc viņi palūdza viņam nopirkt viņiem motociklu. Baidoties no tā, kas notiks, ja viņš atteiks, Rudjanovs piekrita. Tad karavīri sāka prasīt vēl vairāk, apgalvojot, ka laika apstākļi mainās. Viņi teica, ka tagad viņiem vajag kvadrciklu. Atkal Rudjanovs piekrita. Viņi pavadīja līdz bankomātam, kur viņš gaidīja, ka izņems naudu un atdos to vīriešiem. Taču kontrolpunktā viņi pieprasīja, lai viņš atklāja savu pinkodu, un kad viņš atteicās, viņu sagaidīja vēl viens drūms pārsteigums. Viņu nekavējoties aizveda atpakaļ uz Čilabas spīdzināšanas kameru. Tur viņu atkal piekāva, sasēja un 2 stundas spīdzināja ar elektrošokiem. Taču atšķirībā no pirmās reizes viņa neiztaujāja un nedeva nekādu iespēju izbeigt ciešanas. Viņa vienkārši atkal un atkal sāpināja, vienā brīdī pat ar šķērēm caur dūra vaigu. Tikai tad Čilaba beidzot pajautāja viņa pinkodu. Nespēdams izturēt vēl lielākas sāpes un saprotot, ka viņam nav citas izvēles, Rudjanovs padevās. Neilgi pēc tam viņam lika sagatavoties jaunam uzbrukumam. Viņam netika sniegta nekāda informācija par to, kur viņš dodas vai kurai vienībai viņš ir piešķirts, taču nekas no tā nebija svarīgi. Rudjanovs zināja, ka jebkurš uzbrukums frontē, neatkarīgi no tā, kur tas notiek vai ar ko kopā, ir nekas cits kā nāves spriedums. Tāpēc, neskatoties uz to, ka viņš jau reiz bija izgāzies un par to samaksājis, viņš nolēma mēģināt bēgt vēlreiz. Tā vietā, lai mugursomu piepildītu ar munīciju un ieročiem, viņš tajā salika ūdeni un dažas konservu buņģas un metās bēgt, glābjot savu dzīvību. Traģiski viņu atkal notvēra, šoreiz pie Arapivkas apdzīvotās vietas Luhanskas apgabalā Austrumukrainā. Viņu nekavējoties aizveda uz citu apdzīvoto vietu, kur viņam atkal tika pielietota elektrošoka spīdzināšana. Tikai tāpēc, ka viņš nevarēja pateikt tur esošiem karavīriem, no kuras vienības viņš bija mēģinājis aizbēgt. Pēc tam, par lielām Rudjanova šausmām, viņš 3. reizi nonāca aci pret aci ar savu mocītāju. Krievijas militārā policija nolēma viņu nosūtīt atpakaļ pie Čalabas, kurš atkal viņu sasēja un spīdzināja. Tad viņi vienkārši mani sasietu izmet ārā uz zemes. Čilaba ik pa laikam iznāca ārā, pīpēja un meta man virsū cigarešu izsmēķus. Viņš teica, ka ja es tikai mazliet pakustēšos, sišana turpināsies. Kādā brīdī atnāca kāds pulkvedis ar segvārdu matros, pārkāpa man pāri un pajautāja, kas te ir? Viņš iegāja Čalabas istabā. Viņi parunāja. Pulkvedis atkal iznāca ārā, vēlreiz pārkāpa man pāri un vienkārši aizgāja prom. Nākamajā dienā Rudjanovs tika aizvests uz vienību, precīzāk uz 1. gvardes tanku pulku, lai piedalītos uzbrukuma apmācībā. Viņš 2 dienas pavadīja apgūstot, kā skriet līdz Ukrainas nocietinājumiem un iemest tajos prettanku mīnas. Pēc tam viņu pievienoja jaunai grupai un pavēlēja doties vēl vienā uzbrukumā. Un šoreiz viņam nepārprotami pateica, ja mēģināsi vēlreiz bēgt, tevi nošaus. Tomēr joprojām turoties pie izdzīvošanas iespējas un kādas nākotnes cerības, Rudjanovs drosmīgi izplānoja 3. un pēdējo bēgšanas mēģinājumu. Tieši pirms uzbrukuma sākuma viņš palūdza aiziet uz tualeti, bet tā vietā aizskrēja uz Ukrainas pozīcijām, kur padevās un tika sagūstīts. Viņš varbūt ir gūsteknis, bet vismaz viņš ir dzīvs, ko nevar teikt par neskaitāmiem citiem. Ātra piebilde. Jūs skatāties militāro šovu, un ja vēl neesat abonējuši, tagad ir īstais brīdis. Pats pieredzējis un izturējis kara šausmas, Rudjanovs vēlas nodot ziņu saviem tautiešiem, kuri apsver iespēju ņemt rokās ieročus un pievienoties cīņai. Visiem Krievijas karavīriem es saku, neticiet armijai. Atgriezties dzīviem ir gandrīz neiespējami. Neiet karā Krievi, neiebrūciet citu tautu zemēs. Šī nav mūsu zeme. Palieciet mājās, strādājiet rūpnīcās. Pat ja jums draudz cietumsods, izciešiet to. Ticiet man, 10 gadais drestēm ir labāki nekā armijā. Tur nav nekādas cilvēcīgas attieksmes. Jūs arī nesaņemsiet savu algu. To vienkārši atņem. Izmantojiet galvu. Neiet karā. Karš ir nāve. Cerams, ka kādi krievi, kuri vēl šaubās par pievienošanos un dalību šajā postošajā kampaņā, dzirdēs un ņems vērā šo liktenīgo brīdinājumu. Taču citiem jau ir daudz par vēlu. Neskaitāmi dažāda vecuma vīrieši vai nu brīvprātīgi pieteikušies karot Ukrainā, vai arī uzskatījuši, ka viņiem nav citas izvēles, redzot to kā vienīgo iespēju nopelnīt pienācīgu algu, nodrošināt savas ģimenes vai izvairīties no ieslodzījuma vai izsūtīšanas. Daudzi tika apmānīti ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību vai iekrita vervētāju melu lamatās. Viņi domāja, ka dienēs 6 līdz 12 mēnešus salīdzinoši drošā vietā, pirms dosies mājās un baudīs parakstīšanās prēmiju un nopelnīto algu. Daudz ticēja, ka karš ātri beigsies, vai ka Krievija ir pārākumā, viegli pārbarot Ukrainas aizsardzību un gūstot lielus panākumus.
Tad viņi nonāca frontes līnijās. Viņi ieraudzīja šī kara skarbo realitāti. Viņi saprata, cik maz viņiem ir izredzu izdzīvot, beidzot apjaušot, ka augstāk stāvošie viņus neuzskatīs par cilvēkiem, bet gan par vienreiz lietojamu gaļu, kas tiek mesta ugunslīnijās bezjēdzīgos pašnāvnieciskos uzbrukumos. Daudzi no šiem karavīriem jūt, ka viņiem nav citas izvēles, kā tikai klusi un skumji pieņemt savu likteni, pakļaujoties savu komandieru pavēlēm un dodoties tieši pretī nāvei, ar vienīgo vājo cerību, ka viņi varētu gūt neletārus ievainojumus, kas ļautu viņiem atgriezties mājās. Daži tomēr izvēlas tādu pašu ceļu kā Rudjānovs, pieņemot drosmīgo, bet riskanto lēmumu nepakļauties pavēlēm vai mēģināt bēgt no savām vienībām. Dažiem tas izdodas. Tomēr tie, kurus pieķer, var tikt pakļauti ļoti smagiem sodiem par savām rīcībām. Patiesi, daudzi mēdīji, tostarp Daily Mail, ir ziņojuši par gadījumiem, kad Krievijas komandieris sit, pazemo, badina un citādi ļaunprātīgi izmanto savus karavīrus, dažos gadījumos pat nogalinot tos, kuri atsakās izpildīt pavēles precīzi tā, kā viņiem liek. Pierādījumus, ko sniedz krievu valodas telegram kanāls Trick Question, ietver anonīmas video no Krievijas 132. un 60. brigādes karavīriem, kā arī citu vienību pārstāvjiem. Šie video parāda šausminošos un sadistiskos paņēmienus, pie kuriem daži Krievijas virsnieki ķeras, lai noturētu savus vīrus paklausībā. Piemēram, vienā no klipiem redzami 2 pusplikie vīrieši, kuri piesiet pie koka un spiesti riet kā suņi. Suņi, kamēr viņu komandieris viņus izsmej un pat urinē virsū, lepni sakot, šie ir mūsu suņi, kas no mums aizbēga, bet mēs viņus noķērām. Citā klipā redzams karavīrs, kurš ieslodzīts mazā kastē, atstājot tikai galvu ārpusē, kamēr komandieris viņu izsmeja rēdienu, sakot, vai esi salcis, tu tur nomirsi, zini to. Daudzi karavīri arī ziņo, ka viņus ir elektrošokējuši vai piespiedu kārtā tetovējuši, ja viņi nepakļaujās pavēlēm vai uzdrošinās bēgt. Bieži viņiem tiek liekti arī pamata izdzīvošanai nepieciešamie līdzekļi, piemēram, ēdiens un ūdens, tāpēc viņi spiesti ķerties pie izmisīgiem soļiem, piemēram, dzert no peļķēm vai aplaupīt līķus, lai atrastu kaut nelielas ēdiena atliekas, kur vien iespējams. Un sodus nesaņem tikai tie, kas atsakās doties uzbrukumos vai mēģina bēgt. Pat visvienkāršākās lietas, piemēram, ja pie karavīra atrod vietālruni, var būt pietiekams iemesls, lai viņam piespriestu nāves sodu. Tie, kas atsakās pagarināt līgumus ar armiju, bieži tiek pierakstīti pašnāvnieciskos uzbrukumos, faktiski iznīcinot jebkādas cerības kādreiz atgriezties mājās. Bieži, lai pārliecinātos, ka viņiem nav nekāda izredzu izdzīvot, šiem karavīriem tiek pavēlēts doties uz Ukrainas pozīcijām, ciešot smagus ievainojumus vai arī bez jebkādiem ieročiem, ar kuriem aizstāvēties. Izspiešana ir izplatīta parādība. Komandieri regulāri izspiež naudu no saviem padotajiem, pieprasot atdot bankas kartes vai pārskaitīt naudu komandieru kontā, un tos, kas atsakās, spīdzina vai nogalina. Viens bijušais armijas mediķis, kuru intervēja BBC, dalījās savā pieredzē par šādu rīcību, sakot: Es redzēju 20 vīriešu, kurus pazinu, līķus, kas gulēja bedrē pēc tam, kad viņus bija nošāvuši pašu virsnieki, pēc tam, kad viņiem tika atņemta nauda. Atceros, ka viens no viņiem kliedza: Nesaujiet, es darīšu jebko, bet viņš tāpat viņus nošāva. Nav nekāda problēma kādu norakstīt, vienkārši uzraksti atskaiti. Un zvērības ar to nebeidzas. Ir bijuši ziņojumi un video pierādījumi, ka Krievijas karavīri tiek uzrīdīti viens otram kā suņi. Piemēram, vienā video redzams, kā 2 vīriešus bez krakliem iemet bedrē, pirms komandieris viņiem paziņo: Lūk noteikumi, tas, kurš pirmais nogalina otru, drīkst iziet no bedres. Turpmākā cīņa ilga vien pāris minūtes, un vecākais karavīrs nožņaudza savu biedru līdz nāvei. Šie nav atsevišķi gadījumi vai retumi. Tie ir pārsteidzoši izplatīti visā Krievijas armijā, un eksperts analītiķis Kirks Giles ziņo, ka tā ir sistēmiska problēma. Krievijas armija atspoguļo sabiedrību, no kuras tā ir nākusi, un tā ir sabiedrība, kurā vardarbība, izspiešana un korupcija ir endēmiskas. Mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, kad šāda uzvedība tiek turpināta un izrādīta, neatkarīgi no tā, vai tā ir vērsta pret cilvēkiem, kurus Krievijas armija iekaro, vai pret pašiem saviem cilvēkiem. Jo sociālā struktūra Krievijā vienmēr ir balstījusies uz to, ka ik viens, kam ir pat vismazākā vara, izmanto to pēc iespējas vairāk. Un šādi cieš ne tikai krievi. Kremļa politika ir vērsta arī pret viesstrādniekiem no citām pasaules daļām, piemēram, Āfrikas un Dienvidāzijas, maldinot viņus parakstīt militārā dienesta līgumus un nosūtot tieši uz visbīstamākajām vietām. Tur, bieži vien nesaprotot, kā vai kāpēc viņi ir nosūtīti uz šīm vietām, šie cilvēki tiek izmantoti kā lielgabalu gaļa, neatkarīgi no viņu fiziskajām spējām, kā skaidro Giles. Ja tavs vienīgais mērķis ir būt par ložu ķērāju, nav svarīgi, vai tu ej ar kruķiem vai jau esi ievainots, tu joprojām izpildīsi savu uzdevumu.
Un pat ja daži karavīri izdzīvo pēc briesmīgās attieksmes, ko viņiem uzspiež viņu komandieri, viņiem joprojām ir jāsaskars ar saviem pretiniekiem – Ukrainas armiju, kas turpina izdomāt arvien pārsteidzošākus un atjautīgākus veidus, kā iznīcināt savus ienaidniekus. Piemēram, nesenā ziņojumā tika atklāts, ka slepenie aģenti, kas strādā Kijevai, paslēpa nelielas sprāgstvielas apsildāmās apavu zolītēs, kuras pēc tam tika nosūtītas Krievijas militārajām vienībām. Katrā no zolēm bija līdz pat 1,5 gramiem sprāgstvielu, un tiek ziņots, ka desmitiem tūkstošu šādu zolīšu tika nosūtītas Krievijas karavīriem. Krievijas puse pārtvēra kravas automašīnu, kurā atradās apmēram 500 šādu zolīšu, un Kremļa izlūkdienests FSB ar lepnumu paziņoja, ka ienaidnieka plāni ir izjaukti. Taču patiesībā šī kravas automašīna bija tikai viena no daudzām. Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu teikto, tūkstošiem citu šādu sprādzienbīstamu zolīšu nonāca paredzētajos galamērķos un paveica savu darbu. Līdzīgs incidents tika ziņots arī 2025. gada februārī, kad tika atklāts, ka Ukrainas operatīvie darbinieki ir sabotējuši FPV dronu brīļu partiju, kas tika nosūtīta Krievijas vienībām. Brillēs bija ievietotas improvizētas sprāgstvielas, kas bija paredzētas detonācijai brīdī, kad tās tiek nēsātas. Tādējādi ienaidnieka karavīru dzīvības tika izbeigtas acumirklī. Tātad, Krievijas karavīriem ne tikai jāsaskaras ar pašnāvības misiju draudiem un komandieriem, kur izturas pret viņiem kā pret kukaiņiem, bet viņi pat nevar uzticēties aprīkojumam, kas viņiem dots pašaizsardzībai. Jo jebkas, sākot no viņu apaviem līdz brillēm un šautenēm, var būt slepeni pārveidots par nāves slazdu. Viņu dzīves ir pilnas ar bailēm, briesmām un ciešanām. Nāve viņus var piemeklēt jebkurā brīdī un visdažādākajos elišķīgos un neizbēgamos veidos, un jo ilgāk šis karš turpināsies, jo vairāk dzīvību tiks zaudētas. Arī Ukraina zaudē un turpinās zaudēt karavīrus, taču vismaz tā ir komandieri, kuri novērtē viņu dzīvības, pareizi viņus apbruņo un izturas ar cieņu. Kijevas militārie spēki arī pastāvīgi meklē jaunus veidus, kā samazināt zaudējumus, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Un pat nesen frontes kaujās izvietoja Terminatora stila humanoidos robotus, par kuriem jūs varat uzzināt visu šajā video. Vai arī apskatiet šo video, lai tuvāk iepazītos ar satriecošo zaudējumu apjomu, ko Krievija ir cietusi, un uzzinātu, kāpēc tās armija ir uz vienvirziena ceļa uz pilnīgu iznīcību. Un visbeidzot, noteikti abonējiet The Military Show, lai nepalaistu garām vēl vairāk taktisko analīžu, ieskatu un ziņu reportāžu.